Mani sauc Ričards. Mani sauc Reinhards. Mani sauc Eduards. Un mēs esam Grūzijā. Taču vakar mēs iegājām kafejnīcā, tīri tā pačurāt. Pēc ceļam nogājām garām, kas viņam tur piedāvājumā. Apmēram tā kā bistro izskatās, bet, izskatās diezgan normāls porcijas un diezgan arī garšīgi. Labi, rītdien, kad jau iesim iekšā, paēdīsim brokastu, pusdienas. Šodien braucam uz turieni. Brokastīs, labi, jau pusdienās laikam. Skatāmies, viņi visi sestdienās, svētdienās ir cieti. Mēs speciāli iztērējām 2 eiro taksī. Tas kā nav daudz, bet tāpat speciāli atbraucām. Un viņš ir cieti sestdienās, svētdienās. Tāpēc mēs atnācām 10 metrus blakus bija Vendijs. Un ēdīsim brokastus šeit. It kā saka, esot ļoti kvalitīvu burgeri. Mēs tā viņam visur šeit rakstīts daudz labāk nekā maķītī. Sagaidām mūsu porcijas, un tad jau būs reviews. Tāda, kur ir mans pasūtījums. Visi pārniņi, saskāpā mērcīt un 3-kārt šeit burgerīts. Reinhardam ir. Vendijs, kaut kāds burgers, triple combo bombo. Droši nereāli milzīgs, vismaz bildē bija. Un tad jau ķersimies klāt. Ja godīgi, diezgan garšīgi. Tas ļoti kraušķīgs. Jā. Viņa gaļa arī ļoti labi. Nekad spēj arī tāds kraušķīgi. Te ķersimies klāt pie burgeri. Visās ļoti sierīgi. Nav tā kā maķītī. Kad tev atnes to burgeru un tas siers vienkārši nav izkuss. Kā viņš te reāli izkuss ir arī. Nereāli mīksts. Tā kā reāli. Tas siers ir rēkur. Viņš kūrs. Tu nefilmē. Es kaut kāds daudz lamvārds pateikšu Stolī. Stolī pateikšu reāli. Visus lamvārds pateikšu. Gribat redzēt, kur palika Ričarda visas pusdienas? Jā, arī palika. Viņš gaidīja 15 minūtes ilgāk nekā mēs savējo visu ēdienu. Viņš pa šerpēm nojubījās. Es vismaz varu pateikt, ka Vendijam viss normāli māciņu. Čeps kartu pēc dabūja. Garšīgi. Tā ir savējā review. Nav tik sierīgs kā man, bet... Viņš to geto burgeri diezgan atgādina. Vai labs. Jā, labs. Tāds ir, kas dzēžgamīgi kožrāja. Par Ričardu jau izskaidrs, mēs esam man garšot, principā. Ričardā vienkārši to melnie uznākuši. Es lietu matu raudu. Nē, skatīties.
Дай мне деньги. Kroč, tikko Ričards pakās visu savu naudu. Jā. Tur. Kur man tiketi, bro? Ai. Es eju projām. Es eju. Tāds populārs Vine video. Trickšāts at Wendy's. Oh, hell no. Ir jāmet tad atsitiens. Bumba, god. Ejam, Vegas edition. Damn, you missed. Scam, bro. Scam. Tāds. It's getting very hard since the day he closed the door. He said, I don't wanna stay. I was in my bed, I didn't know what to say. Vienkārši nav ko teikt. Šis jaunietis nopirka brandot krasi. Un es nopirku casing par tādu pašu naudu gandrīz. Viņš nopērka telefonu vāciņu. Par tādu pašu naudu kā branda krēkls. Ne jau tāpēc, ka esmu stūks vai kaut kas tāds, vienkārši. Nevis tev apčakarēju, viņš gribētu teikt. Apčakarēju. Kas tas tāds? Tas ir sviests. Tas ir sviests. Ričard, to sviestu nevajag? Viņš sanāk kaut kādi 4 eiro. Izrēģini, cik maksā šie sviests? Nu, 10 ir 3,70. 3,70 šitādu sviestu. Es pat Tomiju aizvedīšu. Latvijā dabūtu šī tik daudz pa 3,70. Jo, reāli. Aizvedam mājās viņu. Izpasīs. 2 litri. Украинец или американец, что он делает? Сел, вызвал, поехал. Скажу, не садись в машину. Ну да. Я не такой человек. Это смотря какой человек. Да. Ну да. Это нельзя. Так нельзя. Русские многие разговаривают. Русский почти вся Грузия знает. Да? И это смотря какой человек. Он обыкновенно может с вами поговорить очень приятно, даже вы не скажете ничего, что вы против. Да? Нет. Я вот сколько сейчас встречал моментах попадал, что грузины там с русским обыкновенно разговаривают, это не проблема. Это уже нацизм, то есть нацизм, да. Да? Они еще да. Это политика, да, все из-за денег делают. Оккупированных территорий. Вино любите? Да, уже пробовали. Кахетинское пробовали? Какой? Кахетинское. Нет. Это в Грузии самое вкусное вино с Кахети вообще. Я с Кахети, я привожу вино. Да. И иногда вот кто туристы садятся, давай я предлагаю. Да. Литр стоит 30 лари. 30 лари. Без воды, без ничего сделано. Настоящее вино. 3 литра есть у меня, я с Кахети привожу, 3 литра у меня есть. Вы позвоните мне, Да. я вам 3 литра привезу. Встретимся, и чтоб я туда-сюда не возил. 3 литра вам привезу, вашу это. Окей. Как вы позвоните? Когда позвоните? Хорошо, вы мне позвоните, просто чтобы я знал, я поведу, да. и я вам 3 литра тогда привезу. Окей, ладно. Хорошо. Спасибо вам. Звонка. Позвоните. Да. Tu nezvanīji šeit taču. Kroč, tikko atbraucām uz to ziplainu. Mums kur paceļās viņš augšā uz kalniem. Let's book it in a taxi. Also, proper English. Yes. Hello, hi. Maybe you want boat from the river. You should kilometer new for Es kilometer. par runāju ar You kameru. should charge water for.
Kroč, braucām ar taksi uz mūsu šo te cable car. Sākā viņš prasa, vai mums garšo vīns. Es teicu, ka, nu jā, garšo vīns. Es jums varu piedāvāt 1 litrs pa 30 lāriem, nu, kas ir apmēram 8–9 eiro. Paštaisīts, tur bez spirta, bez pievienot ūdens, tas nav veikalā. Tas ir pusotras, viņš tiek taisīts pusotras stundas braucienā no šitienes, tur čuhņā. Nu, vietējā miestiņā. Es jums varu 3 litrs pa 80 piedāvāt. Un viņš mums iedala savu telefonu numuru, lai mēs viņam piezvanām. Nu, mums vajag ārķi izdomāt, lai viņš varētu braukt pakaļ vīnam, atvest mums viņu. Es domāju, ka labāk nevajag iebrasties uz šitiem variantiem. Četējam augsim šeit iekšā. Ребят, поехали на катере. Thank you. Как вы знаете химн Латвии? Интернет послушал. Знали, что мы будем здесь? Да. Спасибо вам. Любим. Спасибо вам. Tātad ejam uz tualeti. Mēs esam atbraukuši uz atrakciju parku. Ieeja 50 lari. Tā, ejam. Kas mums šeit ir pa 50? Dievs! Tas ir mūsu šitaris. Normāli. Šeit mēs kājās stāvam. Tur nolaist podari augšā. Tepat ir. Tāds astais pēdis. Bet te jums jau brūk iekšā. Es brīnos, kā sūdi uz sienām. Tikai pasties. Ir jau. Ir tīši. Tur bija kaut kāds tāds naudiņu? Vajag vajadzēja? Meitene bija jau kāda Kāds līdzpāžas. Tātad mēs esam atbraukuši uz Mutātsminda parku, kas ir laikam kā atrakciju parks, nezinu. Pat neskatījāmies nekādas ne bildes, nekāds, kā redzējām, ka šeit ir lielais panorāmas rats. Izbrauksim ar to noteikti, pasīsimies, kas te vēl ir, varbūt kaut karuseļi te būs. Amerikai kalniņš ir. Amerikai kalniņš bija. Te varēja tā ieiet iekšā un nopeldēties. Jā. Tagad jūs varat aplūkot cilvēku, kuram ikdienā nav automašīnas.
Rīgu, un domāju, ko darīt ārpus sadzīvā. Aizskadat. Jādara kondis. Atgādināšu mums skatītājiem, ka kādam ir bail no augstuma. Skaisti dzīvot, neaizliedz. Tad tikko bijām veikalā, iepirkāmies par 30 eiro. Ko mēs dabūjām? 30 eiro? Jā, 30 eiro. Jā. Čipši. Širais labs, to vajadzētu pamēģināt. Galtēts vai žāvēts vīnogas. Tās mums izskatās. Izskatās ļoti Atsāja 10 vai vairāk. 3,50 bez. Ļoti asie čipši. Izskatās labi. 2,75. Lejas čipši. Šeit ir alus, kas ir ražots Gruzijā. Maksāja 9, manuprāt. Cerams, kamerā izstāsta, ka tas ir 0,5, vai ne? 9 var. Tā pulva ir milzīga, tur pa 2,5 litri. Jā, šis lielais leduskapis, starp citu. Tā. Zapts ūdens. Vai sīrups? Jā. To mēs nezinām. Estrella. Estrella alus, ļoti Čipši. gards. Dezodorants. Tas ir Gruzijas Profesionāls Colgate Pro zobirsts. Jā. O, šitie nākam. Cieta maize. Maize. O, Jā, Finlandija. Tā mājās. Un visbeidzot, pastēt. Desē. Latvijā tas būtu tātad 3, 6, 9, 12 eiro, 22 eiro. Nē, dešuks. Nu, ko es jau kopā spēju? Nē, 22 eiro, 23 eiro, Lielais saliņš tā jau 3 maksā. 24 eiro, 26 eiro, 30 eiro. Nu, te vispār 3, cik es teicu? 6 eiro pieņems. Cik es pēdējo teicu? Neatceros. Pasties video atpakaļ. Plus kross 4 eiro, plus vēl 2 eiro, plus 3 eiro. Un jā, beigās sanāk daudz izdevīgāk šeit dzīvot. Un vēl plus 6 eiro un plus 4 eiro. Zobis 6 eiro? Tur ir 3 gabali iekšā. Senās zobis spirts. Viņš senā tīrī zobis. Man jau Распаковка. Роспаковка!
Tātad testēsim mūsu zacūdeni, kurš ļoti, tur ir odziņas iekšā, zemenes. 1 litrs. 1 litrs maksāja kaut kāds 2 kapēkām. Tā bija labi skaņa. Smird? Es. Šajā. Ļoti labi smaržo pēc zemenēm. Tā kā zacūdens reāli. Bet labs zemens. Tiešām īsti zemens. Jā, nu tad prīmā prozī. Kā gruzīniski saka, Gorbačova. Ļoti salds. Tiešām tā kā zemeņu zacūdens. Vispār tik garām zemenēm. Tiešām. 10 no 10. Rekomendēju. Es arī savu review izdošu. Labi, nākamais. Gards. Solīdi. Prīmā. Prīmā. Te mēģināsim kalpēt tās žāvētās nemakasēs pa vīnogām. Arī ņems. Mēs pieņemšu, jā. Mēs tirgu ēdām to desu garo, un tas apvalks viņai ir tieši des, tai. Jā. Jā. Vienkārši žāvēt. Vīnogas. Tā. Nevedīgi baigi garš nevad just. Nu, es esmu ļoti. Baigā garš nav, jā. Šaštuks. Nu. 7 no 10. Jā. 10 pari. Toši, atkal esam taksī. Vienkārši skrienam tagad. Mēs ļoti mēģinam paspēt uz, pirms slēdz dzelzceļa staciju kases, jo mēs skatījāmies, kā lai rīt tieks to Batumī. Un izrādās visu online biļetes jau ir izpirktas. Ričards pasies internetā, reizes it kā bija, bet tur bija rakstīts, ka jāpērk biļetes uz vietas. Tad mēs braucam teicu turieni, lai mēģinātu nopirkt uz vietas biļetes. Varbūt sajies. Ja mums vispār nesiet ar vilcienu, tad mums ir rezerves variants, kas ir ļoti dārgs. No katra pat 40 eiro ar Bolt taksiju maukt. No Tbilisi uz Batumī. Bet tas ir tā kā, galējais pēdējais variants. Un, jā, tad gaidiet update no Bagsalu. Buy tickets here for train as well? Train? Train. Today? Train to Batumi. Today? No, tomorrow. Tomorrow, no ticket. No tickets? No. Okay, thank you. Toč. Lētais variants atkrīt. Labprāt nolamāt tas ir. Kā var lamāt, es tāpat pīkstu, tad uzlukšu. Добрый день. Вопрос. Батуми. Есть. Батуми на завтра у вас где-то есть? Завтра. Он вчера палец сунул. Куда, Батуми? Батуми, да. Утром, да? Да. Анчо! Бухарова садим могу. 8 часов приходит. 7 часов? 8. А, 8. Пол-8 приходит. 8 с Пол маршруткой, да? А сколько стоит тикет? 30? Сами их не было. Арган мой лаборакут, пора история, узнать, куда нас гадахтевны без завидан. Жарко. Да. Дима, ты готов серьезно ключи сегодня? Машина работает, едет? Нормально доедете, водитель нормальный? Да. И прохладно, хорошая погода, дороги, нормально. Есть. Ну, это хорошо. Тогда говорите. Номер есть, номер нет. Тогда завтра здесь на 7:30, да? Пол-8 Да. Да. Если так говорите, спасибо. Ладно, спасибо вам. Kroč, tikko sarunājām par 30 lariem. Rīt pus 8 mums jābūt šeit. 8 mēs izbraucam ar maršrutku.
Viņš teica, ka daudzos maršrutkās ir kondicionieris, daudzās nav. Tas vienkārši kā paveiksies. Man šobrīd neuztrauc kondicionieris. Man uzsāc tas, vai mums aizvedīs līdz Batumī, vai mums aizvedīs visos gabalos, vai sadalītos. Jā, bet zin kā, onkulīši jau izties, protams, tā. Zin kā, ceļš tomēr ir 6 stundas, un bez kondiša mēs var pa ceļam vienkārši nomirsim. Tagad tas ir ļoti svarīgs faktors. Tur tā lieta ir, bet jā, onkulīši jau, protams, baigi laipi, mēs tev aizvedīsim tam līdzīgi. Labrīt. Nekad nevar zināt. Jā, riskēsim. Nē, vēl ir Facebook, skatīsies. Kā šitā ar 30 laras, tas ir basically 12 eiro, tas ir lētāk nekā vilciens. Un tas ir arī lētāk nekā ar taksi, jo šādā vietā mēs ietaupām 300 laras. Jā. Kroči, rītdien mēģināsim, es domāju. Jā. Nav citu opciju. Kur mēs sēdējam? Es nezinu. Vienkārši domāju. Prieks izsēdu. Čau. Nemāk rīkoties tā vēl. Es esmu pilnā.